Un tā mēs sākam trešo video un atcerēsimies to, ko mēs runājām iepriekšējos video. Mēs izskatījām bonus par personīgo uzaicinājumu, par katru personīgo rekomendāciju. No Elite pakas jūs saņemat $40, par Elite turbo rekomendāciju jūs saņemat $80. Mēs izskatījām arī ātrā starta bonusu. Par 2 cilvēku rekomendācijām vienas nedēļas laikā tu papildus saņem $150. Ja tu to izdarīji arī otrās nedēļas laikā, tu saņem vēl $150. Un tev tiek dota vēl trešā nedēļa. Ja tu trešās nedēļas laikā uzaicini vēl 2 cilvēkus, tu saņem vēl $150. Un tā kopā pa 3 nedēļām tu vari nopelnīt $450 ātrā starta bonusu. Un tālāk mēs izskatījām pasīvo ienākumu no personīgi uzaicinātiem dalībniekiem. Ja tev ir vairāk nekā 10 uzaicinātie, tu saņem 10%. Ja tev ir vairāk nekā 26, tu saņem 15%, vairāk nekā 51, 20%. Un, ja tu uzaicināji vairāk par 101 dalībniekiem klubā, tu saņem 25% no visām viņu abonēšanas maksām. Un tagad mēs sāksim izskatīt ne tikai personīgo darbu, bet arī komandas darbu. Jums partneri var parādīties 3 ceļos. Tie ir tavi personīgie uzaicinātie, tos, kurus tu personīgi esi uzaicinājis. Katrs no tiem tev dod 6 punktus. Tālāk, pēc tavu partneru rekomendācijas, arī tavā komandā parādās cilvēki, un arī tie dod tev 6 punktus, un arī pēc to cilvēku rekomendācijas, kuri ir virs tevis. Tavi augstāk stāvošie mentori var zem tevis tavā komandā arī iedot cilvēkus, un tie tev arī dod 6 punktus. Bet šie punkti tev sāks ieskaitīties tikai sākot no statusa platīnas, bet par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Varbūt tev ir vieglāk saprast vienkāršu metaforu. Tos, kurus tu personīgi uzaicināji, tie ir tavi bērni. Tavu bērnu uzaicināja citus, tie būs tavi mazbērni. Tavu mazbērnu uzaicināja vēl kādus citus, tie būs tavi mazmazbērni. Tas ir tas, kas veidojas no tevis. Tā ir tava komanda. Bet tev tāpat var būt pieņemtie bērni. Tos, kurus zem tevis iedeva tavs sponsors, tā kā pasvieda dzeguzi. Bet šeit tas ir ļoti izdevīgi. Šeit tas ir super forši. Tas ir komandas darbs. Pats galvenais, kas tev ir jāsaprot, ka tev ir 2 veidu komandas, 2 tipu komandas. Ir enrollment team, tas ir tas, kas nāk no tevis personīgi, un ir dual team. Tas ir tas, kas tev ir aizgājis no augstāk stāvošiem sponsoriem tavā komandā zem tevis. Lai cik cilvēkus tu neuzaicinātu, tu tos visus liksi 2 komandās, kreisajā un labajā. Tad tev ir 2 komandas. Un pie tam tu vari likt cilvēkus personīgi uzaicinātos mierīgi vienu zem otra, jebkurā dziļumā. Viņa tev būs pirmā līnija, bet komandā viņš var būt jebkurā dziļumā. Piemēram, tu uzaicināji cilvēku un noliki to pa kreisi un saņēmi 6 punktus. Tu uzaicināji otru cilvēku un noliki to pa labi un arī saņēmi 6 punktus. Tālāk tavs cilvēks uzaicināja 2 cilvēkus un nolika tos zem sevis. No viņiem no katra tev arī atnāca 6 punkti. Tā arī ir tava komanda, un tev arī no katra cilvēka nāk 6 punkti. Priekš kam mums ir vajadzīgi punkti? Tie ir vajadzīgi priekš tā, lai mēs aizvērtu rangus. Mums ir rangi no Silver līdz Black Royal. Tie ir ļoti lieli ienākumi. Un tagad es parādīšu, kā viegli aizvērt statusus. Piemēram, mēs redzam, ka Silver, lai aizvērtu Silver status, tev ir vajadzīgi 18 punkti. Pie tam no viena zari ir jābūt vairāk nekā 66%. Tātad 2 personīgi tavi uzaicinātie cilvēki. Tātad skaties, tu uzaicināji kreisajā pusē vienu cilvēku, un tev atnāca 6 punkti. Tas ir viens zars, kas tev iedod 6 punktus. Šis cilvēks pasauca 2 zem sevis. Šajā zarā tev tagad būs 18 punkti. 3 cilvēki vienā zarā. Otrajā zarā tu ieliki vienu cilvēku otrajā komandā. Tas ir otrs zars, kurš tev iedeva 6 punktus. Šajā momentā mēs aizvērām Silver statusu. Tev ir 18 punkti un 2 tev personīgi uzaicinātie cilvēki. Tālāk tu lejā noliki savu trešo uzaicināto cilvēku, un tev aizgāja trešais darbs. Tev arī iedeva 6 punktus. Tālāk tiksim skaidrībā ar vispatīkamāko mūsu bonusu, kas saucas dual team, reziduālais bonus vai pasīvais bonus no 2 komandas. Un tā esat jūs, un jums vajag aizvērt Silver statusu. Jūs vienā zarā uzaicinājāt 3 cilvēkus pa 6 punktiem, un vai jūs šajā gadījumā aizvērāt Silver statusu? Nē, jo tas ir viens zars. Bet ja jūs šajā zarā nolikāt 2 cilvēkus, un otrajā zarā ielikāt vienu cilvēku, šie cilvēki visi var būt jūsu personīgi uzaicinātie, vai 2 jūsu personīgi uzaicinātie, un 1 viņa personīgi uzaicinātais. Un tā jūs aizverat Silver statusu. Ko tas jums dod? Tas jums dod $4 pastāvīgu pasīvo ienākumu katru dienu, kamēr jūs neaizversiet nākošo statusu.
vai $120 mēnesī, kas noseks jūsu abonēšanas maksu. Iedomājies, cik tas ir forši gadā 3130 lojalitātes punkti patstāvīgi ienāks tavā kontā. Ejam tālāk. Tiksim skaidrībā ar nākošo statusu. Status Gold. Kā strādā status Gold? Tev ir vajadzīgi 72 punkti. 36 punkti vienā zarā un 36 punkti otrajā zarā. Tātad 6 cilvēki vienā pusē un 6 cilvēki otrā pusē. Un tu kļūsti golds, un tagad tu saņem $10 katru dienu vai $300 mēnesī. Uzmanību, tie būs $3600 gadā. Bet par šo naudu jau var ļoti kaifīgi ceļot. Tev ir 3130 lojalitātes punkti, un tev ir $3600 naudā. Tu vispār vari braukāt jau patstāvīgi. Ejam tālāk. Nākošais status - platīns. Šeit tev vajag 170 punktus. Pieņemsim, ka tev ir 90 punkti pa kreisi, 90 punkti pa labi, un te tev ir jau $15 dienā vai $450 mēnesī vai $5400 gadā. Ļoti daudz cilvēki par $450 iet uz darbu un strādā 8 stundas, bet te vienkārši darbs. 30 cilvēki komandā. Pie tam ne tu tos pasauc personīgi. Tu pasauc 2 vai 3 vai 5. Un no viņiem izauga komanda 30 cilvēki. Un tagad tu saņem šos $5400 gadā. Man liekas, ka tas ir super forši. Bet tagad mēs izskatīsim sīkāk, kā šie rangi aizbarās. Te mēs redzam, ka līdz titānam mums dualtīm punkti neieskaitās. Bet sākot ar titāna statusu, mums sāk ieskaitīties dualtīm punkti. Tie ir sponsoru punkti. Jums sāk ieskaitīties punkti no jūsu augstāk stāvošo mentoru cilvēkiem, kas ir palikti jūsu komandā zem jums. Titānam ir vajadzīgi 350 punkti. Mums ir vajadzīgi tātad 2 pleci, labais un kreisais, un katrā no tiem ir jābūt pa 175 punktiem. Un mums ir noteikums, ka punkti no reģistrācijas komandas vai enrollmentīm ir jābūt 175. Tātad, kas ir enrollmentīm? Enrollmentīm tie ir jūsu bērni, mazbērni, mazmazbērni un tā tālāk. Tā ir tā komanda, kas aizgāja tieši no jums personīgi. Un 175 punkti no jūsu mentora, vai arī varbūt viss no jums. Pie tam vienā zarā jābūt 50%. Jums vienā zarā var būt visi mentori cilvēki ar 175 punktiem, un otrajā zarā, kas nāk no jums, 50% arī 175 punkti no jūsu personīgiem uzaicinājumiem. Paskatīsimies piemēru. Tātad Titāns 175 punkti, un jums ir 30 cilvēki pa labi un 30 cilvēki pa kreisi. Tātad 175 punkti pa kreisi un 175 punkti pa labi. Un jūs esat Titāns. Jums ir jābūt 2 personīgiem zariem. Jūs sākat saņemt $25 dienā vai $750 mēnesī. Vai gadā tie ir 9000. Stādieties priekšā, cik tas jau ir patīkami. Paskatīsimies status Rubīns. Tie ir 6000 punkti. Tas ir 500 cilvēki pa kreisi, 500 cilvēki pa labi. Tātad 3000 punkti. Jūs esat Rubīns un jums ir $300 dienā vai uzmanību, tie ir $9000 mēnesī vai 108 000 gadā. Vairums cilvēku visas savas dzīves laikā nenopelna 250 vai 300 tūkstošus, bet te 100 000 gadā. Bet priekš tā ir vajadzīga komanda tikai 1000 cilvēku. Sākumā tev ir 2 cilvēki, tad 4, tad 10, tad 20. Viņi aug un aug. Kaut vai katrs pasauc pa vienam, to jau komanda dubultojās. Es nesaku, ka tas ir ļoti viegli, bet to noteikti var izdarīt. Kādam tas sanāk vieglāk, kādam tas sanāk ātrāk, kādam tas sanāk lēnāk. Tas ir saprotams un tas ir atkarīgs no prasmes. Bet iemācīties darīt to var katrs. Ja jūs darat, klausaties, mācieties un virzaties uz priekšu. Un tagad atcerēsimies, kā Aleksa veidoja savu biznesu un kā viņš aizvēra savu statusu. Tātad sākumā viņš pasauca Annu. Viņš nopelnīja $80 un 6 punktus. Tālāk viņš pasauca Gaļinu un nopelnīja $80 un arī 6 punktus. Aleks nopelnīja ātrā starta bonusu un kopā viņš jau nopelnīja $310. Tālāk viņš pasauca Mariju un nopelnīja vēl $80 un vēl 6 punktus. Kopā viņam jau ir 18 punkti, un tagad Aleks ir kas? Pareizi. Aleks tagad ir silver statusā. Un viņš tagad pelna $4 dienā vai $120 mēnesī, kas ļauj viņam nemaksāt abonēšanas maksu no savas kabatas. Nākamajās sērijās mēs paskatīsimies, kā Aleks ar komandas palīdzību nopelnīja savus pirmos $1000.